1, 2, 3, Jelgava! 3, 4, Valmiera! Iepazīstieties, lakros, Kanādas nacionālais sporta veids, taču arī ASV, Austrālijā un arī Lielbritānijā šis sporta veids ir lielā cieņā. Pirmais pasaules čempionāts lakrosā notika 1967. gadā, taču jau 25 gadus vēlāk Intercross ienāca Latvijā, bet pirmie lakrosa treniņi tika uzsākti 2002. gada vasarā. Kas paņem lakrosā? Kā? Es nezinu, kam patīk agresīvs sporteids, patīk kaut kas atraktīvs ļoti, pats cilvēks sportists, kāpēc gan nē? Es domāju, nākotnē pat varētu izkonkurēt kādu hokeju. Nu, hokeju varbūt gluži nē, bet mazāk futbols, kas mazāk skatās Latvijā, un tādas varētu. Pašlaik pie mums Latvijā ir aptuveni 70 šī sporta veida sekotāji, kas sadalījušies 5 komandās – Rīgā, Jelgavā, Liepājā un Druvā. Bet Eiropas rangā, pieņemsim. Kaut kur 10. esam Eiropā. Tāpēc pasaules čempionātā mums ir tāds mērķis tur parādīt sevi, bet tad, kā Eiropas čempionātā nākamajā, tur jau jābūt viss sev spēkos savējos. Latvijas izlases mērķis ir 2010. gada pasaules čempionāts Anglijā. 4 gadus iepriekš mūsu puiši izcīnīja 14. vietu. Desmit spēlētāji pārstāv spēlē, viens vārdsargs, 9 uz laukumu. Tad laukums sadalīts pa zonām. Ir uzbrukuma zona, aizsardzības zona un arī pussargi viņi var skaidīt pa visu laukumu. Aizsargi viņi nevar pāri puslaukumu iet uzbrukumā. Viņi strādā tikai aizsardzības laukumā. ANO darbu dara. Jā, savās bummas un arī cilvēks pie vārtiem. Tad uzbrucēji viņi strādā tikai uzbrukumā. Uz aizsardzību viņi nevar iet. Nedrīkst grūst mugurā. Tikai kontakts priekšā ar plecu pret plecu. Ar nojām daudz. Ar nojām, jā, var sist. Tātad, ka pa muguru nedrīkst nekāds sitiens. Kā arī pa ķivarā nedrīkst sist. Traumas? Traumas īstenībā, ja ir viss pareizi jāaizsarg, tad traumas ir minimāls. Vairāk vai mazāk tikai sastumi. Mums vienā spēlē viens pagrieza muguru, kāds meta pret vārtiem, un to nevajag darīt. Trāpīja pa pakaus ar bumbiņu, tā viņa smaga. Tas tur visu mālu, pēc smadzenes satricinājums laikam nebija, bet viņš tur visu spēli pēc malā nogulēja. Aizsarga vēl beigi labi paņēma, viņš tur arī izslēdzās laikam, kā teikt. Lakrosa spēles laiks ir 4/4, katra pa 20 minūtēm. Turklāt laukuma izmēri atbilst amerikāņu futbola attālumiem. Kā ir vārdsargi? Es arī aizbraucu uz nometni, bija tagad vasarā, man arī sauc pa nedaudz psihu. Bet kādam ir jāstāv, jāsargā. Nav nekāda vaina. Bumbiņa smaga. Jā, diezgan. Salīdzinot ar kādu tenis bumbiņu, jā. Gan drīz tā kā hokeja šāja. Ātrums ir kaut kā mērīts, kaut kad es nezinu, protams, bet ar kādu var uzmest? Es domāju, ka kaut augstāk Amerikā droši vien to pašu, ko hokejists, kad šķeļ. Tad droši vien ātrums varētu būt pilnīgi tāds pats. Bums, Dana! Nē, uz vienu! Vairāk informācijas par lakrosa kustību Latvijā atradīsi federācijas mājaslapā lf.lv.